Labvakar, esiet sveicināti svētdienas vakara ziņās, ar tām studijā Kristīna Garklāva, un pirms maza brītiņa Haralds Burkovskis jums pastāstīja par top 10 notikumiem šajā nedēļā, un tūlīt es jums pastāstīšu par jaunumiem šodien, un vispirms daži temati īsumā. Ar skaļiem saukļiem nacionāli bolševiki pie ģenerāla prokuratūras pieprasa atbrīvot aizturētos 13. janvāra grautiņu dalībniekus. Brīdinājumu vēstuli par pāris santīmu parādu atklājas, ka Rīgas domē parādu piedzīšana izmaksā daudz dārgāk nekā atgūtā nauda. Traģēdija Krievijā. 16 cilvēki gājuši bojā ugunsgrēkā, kas plosījās koka ēkā. Ekonomiskā krīze Latvijā jaunus celtos namus pārvērtusi par rēgumājām. Atbrīvojot arestētos, šādu un vēl citus līdzīgus saukļus nacionāli bolševiki šodien izkliedza pie ģenerāla prokuratūras ēkas Rīgā. Uz piketu pie ģenerāla prokuratūras šodien 2 dienā bija ieradušies aptuveni 30 nacionāli bolševiku partijas dalībnieki. Policisti piketam līdzi sekoja un bija aptuveni tikpat daudz, cik piketētāju. Atnākušo piketētāju līderis Vladimirs Lindermans LNT ziņām paskaidroja, ka viņi pieprasa atbrīvot visus 13. janvārī arestētos, jo cilvēkus turēt cietumā šajā gadījumā esot kļūda. Mēs uzskatām, ka tas nebija grautiņš, bet gan tautas sacelšanās. Valdība ļoti muļķīgi rīkojas vajājot tos cilvēkus. Cilvēki pulcējās izteikt politiskas prasības, un to ir jāņem vērā. Formāli var teikt, ka bija pārkāpumi, bet citās Eiropas valstīs tādos gadījumos rīkojas savādāk. Nacionālo bolševiku līderis piebilda, ka no viņu partijas 13. janvārī nav arestēto. Pēc stundas visi piketētāji sāka izklīst. Pikets noritēja mierīgi un policijas iejaukšanās nebija nepieciešama. Bet sarežģītā situācijā šobrīd nokļuvušas radikālās organizācijas, kas vēlas organizēt 16. marta un 9. māja pasākumus, lai nodrošinātu savu dalību tajos sev vēlamā laikā un vietā. Vairākas organizācijas Rīgas pašvaldībā pasākumus sākušas pieteikt jau vairākus gadus uz priekšu. Turpina Uldis Jaunzems. Arī šogad organizācija Daugavas Vanegi vēlas rīkot leģionāru piemiņas pasākumu pie brīvības pieminekļa 16. martā, taču piesakot to Rīgas domē, izrādījies, ka pirms viņiem jau pagājušā gada oktobrī pieteikumu iesniedz antifašistiskās komitejas pārstāvis. Atbildot uz to, partija Visu Latviju